Sveicināti cienījamie lauksaimnieki un sadarbības partneri. Šodien mēs atrodamies zemnieku saimniecībā Lazdiņa uz izmēģinājumu lauka. 2022. gada rudenī Rapula Baltika sadarbībā ar 2 Latvijas neatkarīgiem konsultantiem, agronomiem Elvi Lazdiņu un Oskaru Balodi ir uzsākuši jaunu projektu Vēlā sēja. Kā jau zinām, rapsis aizvien vēl ir pelnošākais laukaugs. Taču, lai saimniekošana būtu veiksmīga, vajadzīgas plašas zināšanas un jābūt pareizai zaļo pirkstiņu izjūtai, stājoties pretīm dažādiem izaicinājumiem. Dodu vārdu Oskaram Balodam, lai viņš pastāsta, ko esam jau izdarījuši šajā rudenī. Jā, mēs esam ierīkojuši 2 sējas termiņus. Tad ir 16. augusts, kas ir normāls sējas termiņš, un vēlais augusts, kas tieši mums agronomam interesē, tika ierīkots 25. augustā. Un zināms, ka klimata pārmaiņu dēļ augustā bieži sausums un rapsis sadīksta vēlu. Tādēļ mums ļoti interesē, vai ir kaut kāds atšķirības ar šķirnēm tieši vēlajā sējā. Vai šķirnes būtu piemērots tieši vēlajā sējā, lai viņi spētu ar savu šo attīstību straujo sasniegt šos optimālos rādītājus tieši pirms ziemas, lai attiecīgi labi pārziemotu un attiecīgi sniegtu arī labu ražu. Tad novērojumus mēs veicām dažādus. Tad pirmais, ko mēs darījām, mēs tūlīt pēc rapša sadīkšanas laukus regulāri apsekojām un starp šķirnēm mēģinājām novērot šo attīstību, vai tiešām šīs šķirnes straujāk attīstās. Tad mēģinājām piefiksēt 4 lapu stadijas iestāšanās laiku, 6 lapu stadiju iestāšanās laiku un 8 lapu stadiju iestāšanās laiku. Tad rezultāts apkoposim un ziemā tad arī par to varēsim panalizēt un pārunāt vairāk. Tālāk jau pirms paša ziemošanas, principā pagājušā nedēļa, novembra sākumā, kad veģetācijas vidējā temperatūra gaisa jau iet zem 5 grādi, ka augs vairs neaug tik aktīvi, tad mēs veicām dažādas mērījumus. Pirmais, ko mēs darījām, mēs no 1 kvadrātmetra izmērījām šo te auga zaļo biomasu katrai šķirnei. Tālāk mēs izrakām no katra šīs šķirņu lauciņa 30 augus un veicām dažādas mērījumus. Tātad mēs saskaitījām, cik lapu skaits sasniedz augs pirms ziemošanas. Tālāk mēs izmērījām saknes kakla diametru milimetros. Tas ļoti svarīgs rādītājs tieši ziemošanai un šeit straujai pavasara attīstībai. Un arī mērījām augšanas punktu augstumu, lai pārliecinātos, vai nav zināmi riski pārziemošanai. Tā rezultāti apkopoti. Ziemā mēs stāstīsim plašāk par viņiem. Pagaidām var secināt, ka arī vēlais sējas termiņš un agrais ir sasnieguši optimālus rādītājus ziemošanai. Ir vismaz 8 lapas visiem. Ir saknes kakla diametrs ir no 8 mm un vairāk. Un augšanas punktu augstums ir zem 2 cm visiem, kas ir ļoti droši labai pārziemošanai. Jā, man patīk Oskara teiciens 8, 8, 8 ir sasniegts, lai būtu laba ziemošana. No 8, 8, 8 mūsdienās jau ir minimums, bet tas ir, mēs gribam, lai ir vairāk, un patiesībā ir vairāk. Jā, tas bija īsumā, ko mēs esam izdarījuši tagad uz lauka. Drīzumā apkoposim datus, ko sniegsim jums arī rezultātus. Paldies! Un tiekamies drīz! Jā.